Skaistākās ziņas no krīzes punktiem. Pēdējo stundu stingzinošākie jaunumi. Šis notikums mainās ik minūti. Mēs rādām, lai tas vairāk nenotiktu. Esiet sveicināti, ir pavadīts saulē nedēļas nogalē, bet krīzes speciāli izlaidumā studijā arī raidījums Degpunktā. Labvakar, šīs dienas karstākās ziņas jums pastāstīs Brūss Vilis un Nikita. Nav nekāds noslēpums, ka tieši ekonomiskās krīzes laikos ministru kabinetā bieži nāk skaļi ciemiņu un noteikti pamatīgas iedzeršanas. Tieši šodien ministri par to, ka cilvēkiem nav naudas, gardi smējās. Šokar esam sagatavojuši īpašu aptauju, lai noskaidrotu jūsu viedokli. Un jautājums ir šāds. Kas bijis pie vainas, ka valstī ir krīze un esat palikuši bez darba? Atbilžu varianti. Hitlers kopā ar Lauri Reiniku. Izvirtīgs dzīvesveids. Spirķīgs cigareti. Bet pie viss, protams, vainīga valdība. Balsojuma rezultāts mēs parādīsim kinoteatrī Pāreks Plaza. Bet mēs raidījumu turpinām. Gandrīz 40 cilvēki pāris dienas pēc bērēm bija atnākuši uz kapiem, lai pieminētu mirušo, aizdedzinot cilvēka mirstīgās atliekas. Pēc aculiecinieku stāstītā liesmas bijušas vairāku metru augstumā. Zagļi vairs nav kontrolējami. Kāds rīdzinieks atgriezies mājās un ieraudzījis, ka divi svešinieki nes viņu civilsievu. Vīrietis ļoti priecājās. Savukārt Latvijas Balzām veiklā Dzirnavielā zem krekla laupītāji aiznesuši seifu. Zagļi netraucēti varēja nozagt seifu, jo apsardzes firma iespējams bija galīgi piedzērušies. Kāds dzērājs ienācis lielveikalā, piegājis pie ziedojuma kastītes, pēc tam Bez jebkādas kauna sajūtas nokārtojās ziedojuma kastē un vienkārši metās bēgt. viņš drīz stāsies tiesas priekšā, jo, kā saka, likums ir jāievēro visiem. Man, piemēram, nav. Degpunktā komanda pārdevusi vienu no Degpunktā reportieriem. Piedevām par ļoti lētām naudām. Savukārt šodien Krutkas tirdzniecības centrā notika izpārdošana. Tur jaunieši par spaiņiem varēs dzert alkoholu. Es, piemēram, esmu jau izkodis. Tas ir izdzēris vismaz 8 pudeles degvīnu. Man tagad patīk ēst ar rokām un graust vadus. Kādā bordelī ar piepūšamo prostitūtu pie rokas pieķerts kāds jauniešu bariņš. Jaunieši stāst, ka sajūtas bijušas patīkams. Tieši krīzes dēļ 4 Oskaru un 3 zelta globus balvām nominētā Degpunktā komanda devās darbā uz ārzemēm, lai tikai nopelnītu. Savukārt mana kolēģi Ines Līgo svētku laikā nodarbojusies ar tā saucamās krutkas tirgošanu. Izņēmums nav arī šis vakars. Padārgi jau gan ir, bet, cilvēki ir pamēģinājuši un ir bijis diezgan labi. Nekautrējies, droši zvani, pārsteigumi ir garantēti. Piebildīšu, ka zvaniet lūdzu pēc raidījuma. Tieši tā, ļoti ērti un izdevīgi. Tikmēr cilvēks buldozers un raķete, vai pareizāk sakot, vietējais huligāns Dainārs Šleseris šodien bija tā piedzēries, ka nespēja vairs paiet. Viņš arī iepūtas ceļu policista pēcpusē, bet vēlāk atkal aizturēts par sīku zādzību. Viņa apcietināšanai bija jāizmanto vienība Omega un kara laika tanku lādiņus. Nākošais sižets varētu interesēt manu kolēģi Ines. Aptuveni pirms nedēļas braucām ar operatoru no Prieka mājas, un mēs bija dzēruši. Pēkšņi uz ceļa izskrēja pilnīgi kails prezidents, kurš nepārprotam demonstrēja savu vīrišķo lepnumu. Skats bijis visai bais. Tā vien šķiet, ka situācija mūsu valstī tik tiešām nav normāla. Ugunsdzēsēji cīnījušies ar 10 meža ugunsgrēku, kuriem paši pielaida uguni. Šo ļaunprātīgi izraisītu ugunsgrēku dzēšanai viņi pamēģinājuši šurāt, lai liesmas pēc iespējas ātrāk apslāpētu. Palīgā viņiem steidzās vietējie iedzīvotāji. Tajā pat laikā krūmā jau ministra kungs ar ķieģeli pašapmierinājās to visu skatoties, bet pēc tam ar sāpošu dibenu nonāca slimnīcā. Šodien bumba, kuru sportisti nospārdīja ar kājām līdz navei, transportētu uz slimnīcu. Savukārt Pārdaugavā puisis, kurš gribējis padižoties meitenēm, palicis bez dzimuma locekļu. Viņa vīrišķo lepnumu un vēl 19 citus locekļus diemžēl ierauga lidmašīnas motorā. Agris Blumfelds visu dienu pavadīja gultā kopā ar eksperti. Grūdieni bijuši tik spēcīgi, ka mūsu kolēģis ieguva pat starptautisku atzinību. No sirds apsveicam. Vismaz valsts nākotne ir drošās rokās. Rīgas satiksme nežēlīgi izturās pret saviem kolēģiem sabiedriskajā transportā.
Piemēram, trolejbusu vadītāji sašauti jau 2 reizes pēc kārtas, lai varētu samazināt šoferu skaitu. Savukārt kāda pirmās klasītes skolniece vairs nav kontrolējama, un situācija kļūst tik bīstama, ka skolotāji uz darbu tagad ņem līdz pistoles un veselu spridzekļu arsenālu, kā arī brauc ar tanku. Šodien saņēmām ārkārtīgi bēdīgas ziņas. Aicinu visus palīdzēt pēc iespējas ātrāk atrast mūsu bezvēsts pazudušo Pudelis Šnabja. Meklēšanas darbos iesaistījušies visi iespējamie spēki, policisti dara, ko var, un tagad mēs lūdzam arī jūsu palīdzību. Citas izējas nav un izmisums dara savu. Ieskatieties uzmanīgi. Ja esat redzējuši ekrānā redzamo pudeli un varat mums sniegt derīgas ziņas par viņas atrašanās vietu, Lūdzam zvanīt mums pa tālruni 22 3 miljardi 112. palīdzēsim atgūt sirdsmieru. Pusdienas laikā laupītāji aiznesuši raidījumu karsto tālruni un Ineses krūsturi, un mēs, džentelmeņi, par to sakām lielu paldies! Nelieši. Turpiniet skatīties LNT, jo tūlīt jūs redzēsiet ilgi gaidīto pozitīvu emociju šovu Latvijas zelta, prostitūts un suteneri 2009. Bet uzreiz pēc tam Ivars Grantiņš romantiskajā piedzīvojuma filmā Nenotveramais. Lai patīkam skatīšanās, saudzējiet sevi uz savas olas un tiekamies rītokā. Uz redzēšanos!